Aiz dienvidu fortu uz Klaipēdas pusi vai uz Nīcas pusi tagad sāk veidoties pamešs un jau izauguši diezgan lieli koki atsevišķi. Tālāk ir dienvidu kapsēta, kur ierīkoja 80. gados un turpina paplašināt, bet līdz 1908. gadam, kad cietoksni likvidēja, šeit Krievu artilēristu virsnieki pavēlēja turēt visu pārredzamo lauku, priekšlauku tīru, lai varētu novērot iespējamā pretinieka kustību, noteikt mērķus un atklāt pa viņiem uguni. Jo šī ir ļoti svarīga, strateģiski svarīga Liepājas šaurākās pieejas pozīcija. Šajā vietā cietoksnis jau bija 1700. gadā, ka Zviedru karalis Kārlis 12. pavēlēja Liepāju nostiprināt un uzbūvēt 2 cietokšņus. Šajā vietā, tas bija mazāks cietoksnis, apmēram 7, 8 lielgabali šeit tika novietoti. Protams, tā laika lielgabali, 18. gadsimta sākuma. Un Liepājas centrā Celtnieku ielā, Kurmājas prospektā, Graudielas galā. Bet stāsts par šo vietu turpinās. Tātad artilērijas ģenerāļi vairs nekopa šo priekšlauku, tas lēnām aizauga, bet tam nebija lemts turpināties ilgi, jo 1939. gadā, ienākot Krievu okupācijas vispirms ierobežotā sarkanās armijas kontingenta garnizonu šeit nodibinot, sākās Druģaini aerodromu celtniecības darbi, kara aerodromu celtniecības darbi, un daudz plašākos apmēros nekā tagad dienvidu kapi notika zemes virskārtas planēšanas darbi. Pēc stratēģiskā, ģeopolitiskā biedra Staļina pavēles šeit bija jābāzējas smago bumbvedēju divīzijai, kuras uzlidojuma mērķi varētu būt Rietuma Eiropas atbrīvošana no fašisma. Celtniecības darbi neilgi turpinājās līdz 1941. gadam, un, protams, Vācu Luftwaffei, jeb gaisa spēkiem, šis aerodroms nebija vajadzīgs. Turpinājās Bātas jaunā aerodroma celtniecība, kuru izmantoja Vācu karaspēks cīņās arī Kurzemes katlā. Bomben für unsere Stukas. Ein Kriegsberichter begleitet das Geschwader auf seinem Angriff im Raum von Libau. Das Einsatzziel ist erreicht. Stukas stürzen sich auf vormarschierende Kolonnen und befestigte Stellungen.